Čau visiem! Šodien mēs esam atpakaļ ar 25. epizodi mūsu seksīgajam podkāstiņam, kuru mēs visi mīlam Latvijā. Uhu! Un šodien es kā vienmēr esmu ar Girtu. Un Girtu gribēja kaut ko pateikt cilvēkiem. Es gribēju pateikt, lai cilvēki ielaiko šo video, ierakst komentāru, ko viņi domā par šo epizodu. Mēs redzam, ka jūs skatāties, ļoti daudz neseko arī. Mēs ļoti daudz redzam, ka jums nepatīk, ka es lietoju tā, kā mēs mēģinam to mainīt. Mēs ņemsim kursus priekš tā izskaušanas ārā, bet dažreiz dzīve tāda ir. Un šodien pie mums ir lielisks viesis. Kas tu esi? Čau, man sauc Santa. Ok, Santa, kas tu esi? Tas ir ļoti labs, dziļš jautājums, es pat teiktu, bet tā vienā vārdā vai vairākos vārdos sakot, es teiktu, ka es esmu digitālā satura veidotājs / mārketinga cilvēks. Ok, kā tu to visu sāki? Šis ir garš stāsts. Bet Ļoti labi, mums ir daudz laika. bērnībā uz manis es tādā nomalē uzaugu. Jelgavas nomalē, blakus mežam, ļoti jauka vieta īstenībā. Bet es biju jaunākais bērns uz ielas. Kurš grib spēlēties jaunāko bērnu uz ielas? Neviens negrib spēlēties jaunāko bērnu uz ielas. Tas man bija daudz laiks, ko pavadīt vienatnē. Un manai mammai, es viņam bija tāda digitālo fotokameru, un tur es sāku filmēt video. Pati. Tajā laikā gāja Dziedi ar zvaigzni pa televizoru. Tas bija sen atpakaļ. Yeah. Un tad man bija tāds Dziedi ar Santu. Filmēju tādu šovu digitālās kameras. Tu esi arī liki YouTube? Es nezinu, ne YouTube bija, bet es liku kaut kādus pirmos video draugiem.lv ar kaimiņiem. Okay. Arī random sketch veid komediju. Tagad skatoties viņu vispār no smieklīgi, bet tajā laikā man bija tāds peak kamerī. Šis cilvēkiem ir jāredz. Ielikt draugos.lv. Bet tas bija tāds viens video gadā, maks 2 varbūt. Ja tu saņēmies drosmi ielikt kaut kur. Un tad vēlāk, kad es gāju, man liekas, 10. klasē, tad es sāku taisīt YouTube video. Ok, un kā tu izdomāji tieši YouTube video? Un tajā laikā tas bija populāri. YouTube bija, man liekas, tā, es nezinu, galvenā platforma, kur tu varēji tā radoši izpausties, jo TikToks neeksistēja. Man liekas, Musical.ly pat vēl nebija. Un draugiem vēl lēnām jau mira. Man liekas, ka vispār draugus vairs neizmantoja neviens. Un es vēl gribēju taisīt YouTube video, jo tajā laikā Amerikā viss taisīja YouTube video. Yeah. Bija arī Latvijā, bija Evelīna Parkeris, Indija Lo un tā tālāk. Yeah. Bet, zini kā, tu gribi, bet tajā pašā laikā tu esi skolā un tu liekas, ja kāds no manas klases šito redzēs, tu būs slikti. Vai es vienā brīdī saņēmos un sāku tā darīt? Tā kā. Es atceros, ka es skolā uztaisīju, man māsa palīdzēja, jo man māsa vispār ļoti labi ar datoriem un visu kaut ko tādu. Viņa man tur saeditoja tos video un es atceros, es gāju pa skolu un lielās meitenes teica, tu esi redzējis viņai ar YouTube video? Es vienkārši iegāju iekšā un izdzēsu visu. Tas bija tik briesmīgi. Tā kā man varēja teikt, ka es esmu neglīta skolā, man varēja pateikt visu, bet tad, kad es dzirdēju par to YouTube video, man bija tāds, ne, viss, mana dzīve ir beigusies vienkārši. Bet man liekas, YouTube tajā laikā tiešām bija ļoti aktuāla. Tā kā tagad mēs klausāmies mūziku Spotify vai Apple Music, tad arī tajā laikā mēs klausījāmies, man liekas, tikai un vienīgi YouTube, un lai redzētu visus tos mūzikas video klipus. Jā. Man šķiet, ka YouTube nāk arī bišķiņ apakaļ. Tikai savādākā formātā ir ļoti gari video no ikdienas. Tādi ļoti needitoti un nepārdomāti vienkārši tādi. Mēs braucām uz Poliju un kā mums gāja. Vai arī tie visi šovi, kur tā kā Pop the Balloon un viss kaut kas tāds. Jo, kad es arī ēdu, es nekad neskatos tā kā telefonu, es vienmēr skatos YouTube. Jo ir divas lietas, ka tu esi uz poda, tu skaties TikToku, bet, kad tu ēd, tad skaties YouTube. Yep. Tā kā YouTube arī ir, man liekas, ļoti liels darbs. Un jā, varbūt kāds teica, ka viņš tieši nāk atpakaļ. Kad tu pēdējo reizi uztaisīji YouTube video? Tādu formātā, kā es agrāk taisīju, kas ir kā vlogi kaut kas tamlīdzīgs, man liekas, ka pirms pusotra gada, man šķiet. Tas ir, kad aizgāju no darba, kur mēs abi kopā strādājām, tad es taisīju video, jo man bija vairāk laiks. Bet vispārīgi es ar vienu draudzeni, mēs sākām, mums bija ideja taisīt podcastu, kaut ko podcastu veidīgu. Mēs jau nosaucām Zūd ticamības momentu, jo mums pašām jau nebija ticamības moments sākumā par to, ka kas sajies. Un mēs, man liekas, tagad pusotra gadu laikā esam 3 sērijas uztaisījušas. Man liekas, ka varbūt tas ir iepriekš pēdējais video, ko esmu ielikuši kaut pagājušā gada vasaras, kur mēs vienkārši runājam. Es atceros, bija visādi storytime, vai ne, YouTube? Jā. Tur viss kaut kas par boyfriendiem? Jā. Jā, ok, tas ir tas, ko es atceros reāli. Man likās ļoti stilīgi. Es nezinu, kur man
Jo tagad es noteikti to nesauku par drosmīgu cilvēku. Tā kā vispār ne. Vidusskolas laikā man bija tāds, that fucker, jāuztais story times. Un tā kā loģiski, ka tas cilvēks iet manā skolā, visu manu klasi šo skatās. Un man bija tik ļoti viedāli, ka man bija tāds, jā, taisim story time, ieslīgsim sīkākajās detaļās. Tagad man tāda drosme vairs nebūtu. Kāpēc? Tas ir tik bold, Es nezinu, kāpēc īstenībā. Es to esmu domājis, kāpēc tā kā, man bija kaut kādā, vidusskolas laikā man bija pilnīgi vienalga. Tā kā tagad, es nezinu, es esmu kļuvusi softer. Tāpēc man ļoti patīk, ka es tā kā runāju ar ārzemniekiem, jo, tā kā es varu visu laiku viņus aprunāt. Tā kā viņi vispār nezin, par ko es runāju. Man liekas, kad tas mans bijušais draugs, viņš gāja laikam visvairāk cauri, bet viņš pat nezin, ka viņš gāja tam cauri, jo... Viņš nesaprot valodu, jā. Labi, es jau tur nesaku neko baigi crazy. Vienkārši es ļoti labi zinu, ka viņš tās idejas, ko es tur stāstīju, neatbalstīja. Tā kā, kad viņš man jautāja, kāpēc tik daudz laika un kāpēc tik daudz cilvēku tajos komentāros tevi heito, man bija tāds, nezinu, laikam atkal par gejiem runāju. Viņš tā, jā. Viņš vispār, man liekas, nezināja, ka man lielākoties visi video TikTokā ir par vīriešu heitošanu. Un es neheitoju tik ļoti vīriešu. Kā tad? Es nemaz neheitoju, vienkārši tas ir vieglāk dabūt ragebaitu no cilvēkiem. Ir īpaši, tāds modrs kaut kur saldu. Zini, ka viņš dusmīgs paliek, ka viņš redz to video. Es nezinu. Es tādus video netoju. Cik tu atklāti runā par seksuālām lietām? Vai tas, vai tev nav sanācis izmantot tādu tēmu savā saturā? Vai es vidusskolas laikā par to runāju savā saturā? Es nezinu, kad man bija podkāsts ar draugiem Nobīde, tad mēs par to runājām vairāk. Zinu, ka vispār seksistā sponsorējums viena epizode. Wow, ok. Tā kā tad mēs to runājām pirms tam kaut kad arī, man liekas, Covid laikā. Man nebija ko darīt, man izlaica reklāmu no kāda lietuviešu prezervatīvu veikals. Mums bija kaut kāds 300 prezervatīvs, tos, kad to es stāstīju tajā podkastā. Kāds tāds random lietas. Bet neko tādu ļoti specifisku. Tagad es YouTube video vairs netaisu. Tāpēc kur es to stāstīšu? TikTokos man liekas, man nav tik tāds personīgs saturs tur, lai es ar to dalītos. Jā, es tev pilnībā saprotu. Un kā tev ir ar mantiņām? Vai tu esi uz to vai uz jūs? Man ir... tās pašas epizodes, ko es varu Sexy Style mums sponsorēja, Girts mums nosūtīja 3 mantiņas. Es jau neatceros. Katram vienu. Tā joprojām man ir, kā viņi sauc, man nav nejausmas. Jā. Es nezinu. Kā viņi izskatās? Viņi ir tāds suction, tā kā Aha. tāda rozā. Viņa ir rozā. Rozā. Vieltīgi rozā, tāda suction. Labi. Es nezinu. Tas nav womanizers, vai ir? Varbūt ir. Es neatceros. Cilvēks nezina. Vai tā bija tā pirmā mantiņa? Nē, īstenībā man pirms tam bija vēl viena. To, man liekas, es pasūtīju no kaut kāda. Man liekas, ka no Temu. Zini, tā Temu vēl neeksistēja. Tas bija Temu vēl nesen tikai, man liekas, atvērās. No AliExpress. No AliExpress pirms... Nezinu, varbūt man bija kaut kāds 18 gadi, es neatceros. Man draudzene rekomendēja, viņa teica, šī tā ir rīktīgi laba. Viņa TikTokā bija diezgan populāra. Es nezinu, kā viņa sauc, viņa tāda rozītas izskatās. Jā, un man bija tāds nīdēt. Pasūtīju no AliExpress. Viņai arī ir sekšana funkcija. Jā. Man ļoti patīk tie TikToki un Instagram rīli par to, ka tu tā kā nopērc rozi no Temu un tad tur tā kā... Sanāk, ka tev elektrība, tev klitorā pēt. When you buy a rose from Temu. Es sapratu, ka tas ir mīms. Jā, man nereāli bail, laikam, būtu sūtīt kaut ko no tādām vietām. Jo man vispār bail tā kā elektroniku sūtīt no Temu vai no AliExpress, jo man liekas, ka tur būs... Saprotams. Materiāls, tas, ko pārsvarā ķīnieši saka, ka tas ir TPE vai silikons, viņš atnāk un viņš galīgi nav silikons. Jums ir viens tur stūrī, viens loceklis, un pēc tam varēs pataustīt to materiālu. Reku labajā malā tas ar to, redzat, rozā galu. Jā, viņam tas materiāls ir kā esot silikons, bet viņš nav silikona. Es vispār atceros, kad es atklāju, ka var cilvēks masturbēt. Tad es to atklāju ar elektrisko zobbursti. Tā kā filmās? Pastāsti, lūdzu. Savu domu gājienu. Es īstenībā, tas bija, tā kā padomājot, tas bija bišķi tā...
Interesanti, bet man ļoti gribējās elektrisko zobu birsti nopirkt, bet tiešām, lai mazgātu zobus. Un es viņu atstāju pie omas, jo mana oma ļoti tuvu dzīvo manai mājai, un tad, lai man nebūtu visu laiku jānēsā līdz zobu birstas, aiznes to krūto tur. Un vienā dienā es tā kā stāvēju, skatījos, un man tāds Pilnīt. Interesanti. Un oma bija kaut kādā citā istabā. Es viņu paņēmu, un es tā kā pieliku, un man tāds, nē, to jau nevar darīt. Man bija kādi 13 gadi. Un es tā, labi, aiznesīšu mājās, pamēģināšu. Pizdzēts, pamēģināju, ej, tu nost. Man likās, ak, Dievs, un tad man beidzās baterijas viņai. Un es ņēmu no māsas elektriskās zobbirstas tās baterijas. Ka tu mazgāji arī zobus viņu. Nē, nemazgāju. Man viņa stāvēja tādā mazā skapītī. Jā, un tad pirmo mantiņu es pasūtīju no Volta, kad man bija 18. Volta? Jā. Jā, mēs arī Voltām piegādājām. Un tā bija tāda cuties. Jā, es atceros. Un viņa ir vēl ļoti laba. Bet otrā mantiņa, ko es pasūtīju, bija no tā TPE materiāla. Un es nezināju, ka tā kā viņa paliek poraina. Jā, viņa lieto silikonu. Un man liekas, daudz cilvēku to neapzinās. Un tad sākas visādas problēmas, tā kā makstī, kā piemēram visādi smaržā un piena sēne. Un tev liekas, wow, bet es nenodarbojos ar seksu, kā es to varu dabūt. Bet īstenībā to mantiņu īsti nevar notīrīt, jo viņa ir poraina. Un es tik ilgu laiku viņu lietoju, un man tāds, what the fuck, kas notiek? Es eju taisīt tur tos STD testus, un viss ir kārtībā. Un man tāds, kas notiek? Un es turpinu to mantiņu lietot tikai. Tā kā, man liekas, Bļāviens. Cik tev tagad ir mantiņas par mājās? Daudz? Ļoti daudz. Jā, man vairāk. Sāk strādāt šeit ļoti daudz. Man ir kaut kādas 3 kastes. Tās buldak, tās kastes, jā. Es tur sāku likt iekšā, jo reāli man vienkārši nav vairāk vietas. Man tur ir pilns gan ar lubrikantiem, gan ar visu. Bet rēcīgākais ir tas, ka es lietoju tikai un vienīgi womanizeri un to tentacle. Okay. Tas arī viss. 2 mantiņas no kaut kādām 300. Tik daudz. Labi, Jā. Tev Sant, principā, ir kaut kādas 2 rotaļlietas, ja? Vai 3? 3 īstenībā. 3. Okay. Jā. Visi ir tā kā vibratori? Jā. Blēns, es tagad nevaru vairāk. Es visu laiku dzirdu, kā es saku to tā, kā... vibratori? Jā. Iekšēji vai klitorāli? Viņas tā kā ievieto makstī vai tikai pie klitora lieto? Ārēji. Ok, ļoti labi. Jā. Kad tu zaudēji nevainību, Sant? Zini, īstenībā ļoti agri. Es teiktu ļoti agri. Man bija 14 gadi. Jā. Laikam no visiem viesiem visagrāk. Visagrāk. Jā. Bet tas normāli. Tie klusākie ūdeni, tie dziļākie, laikam. Negluži. Tagad nebija random cilvēks. Mēs tur 14 gados, pirmkārt, kāds attiecības 14 gados. Mēs tur sarakstījāmies, gājām ārā, mēs bijām klases biedri arī. Jā. Tas varētu būt traki. Pastāst, kā, varbūt, labi, tu vari iesākt pastāstīt, kā tas notika, bet man visvairāk interesē pēc tam. Kādas šīs attiecības pēc tam bija? Tātad, tā bija 8. Vispār, liekas, tagad kad patos uz cilvēkiem, kam 14 gadi, man liekas, tā kā, halo, tev pat nav pussmadziņu šodien. Nē, es nesaku, ka jaunieši ir muļķīgi, bet es saku, tev nav attīstījusies. Tu vienkārši nedomā tik dziļi varbūt par tām lietām. Jā, bet manai draudzenei tētis strādāja ārzemēs, un viņš devās uz ārzemju kaut kādā komandējumā. Jā. Un kas palika brīva? Māja palika brīva. Bet tā māja bija tāda, tā kā, tur neviens nedzīvoja. Es nezināju, viņš tur dzīvoja. Es zinu, ka viņš to māju cēlis. Tur bija kāda maza daļiņa uzbūvēta, bet pārējā māja tā kā rekonstrukcijas stadijā, un blakus bija tāds trailerīti. Okay. Un mēs esam uzsākt ballīti, tā kā 8. klasē. Protams, vispār, es nezinu, kā es dzīvoju citu dzīvi agrāk. Citu dzīvi. Kroč. 14 gadi mēs tur dzērām, protams, pīpējam zāli. Normāli. Viss kā vajag. Normāli Jelgavas balīta. Un tad man kāds atradās kādu, nē, bet es jau biju tā kā, es izdomājis, ka man bija tāds, tas bija mans tā kā, tā vakar tu dūlistā, man bija tāds, es šito gribu. Izdomāju, ka tā kā... Tas būs viņš? Jā, man bija tāds, traileris. Let's go. Un tā arī notika, jā.
šausmīgi awkward īstenībā, šausmīgi awkward. Ļoti weird. Izrādās, ka šis ir tas brīdis, kad es saku, ja te ir kāds mans radinieks, vai man vecāki, lūdzu, ejiet prom. Jā. Bet tur izrādās, man likās, ka mēs bijām vienīgie tie traileri. Bet tur bija viens čels, kas bija normāli aizdzēries. Viņš gulēja otrā traileri tā kā pusē. Un viņš arī piedzīvoja šo maģisko mirkli kopā ar mums. It's fine. Tu nesi vienīgā. Man liekas, ka es ar Šantu nodarbojos pirmo reizi ar seksu. Es arī tā kā man gulēja Džeks tieši pie kājām. Nu, viņa galva bija principā pie manām kājām. Viņš arī pieredzēja šo mirkli. Es atceros, ka es ar draudzenēm biju Prāgā. Nu, vajadzēja taču atvilkt mājās kādu, vai ne? Un mēs ar manu draudzeni gulējām vienā gultā. Tā pagriežos pret viņu. Es tā, tev nebūs nekas pretī. Viņa tā, nē, es tāpat esmu piedzērusies. Un viņi vienkārši gulēja, un es tur ar to Džeku blakus. Un viņi no rīta piecēlās, viņi saka, nu, bišķīt bija tā neērts, bet nu nebija tik draki. Man arī tāds, ak, Dievs, ok. Un galvenais, ka tā meitene, viņa bija ļoti, ļoti piedzērusies, un kad es to Džeku atvilku uz to mūsu Airbnb, viņam dziedāja Taylor Swiftas dziesmas. Wow. Tā kā, Love her. un man liekas, ka tas puisis bija skaidrā, un viņš nelietoja alkoholu. Malacis. Mēs ar to manu draudzeni esam vienkārši autā. Mēs dziedam viņam, mēs visu. Es biju vispār pilnībā plika. Tām draudzene sēž vienkārši dzied Taylor Swiftas dziesmas. Tā kā es domāju, ka viņš noteikti mūs ilgi atcerēsies. Tas bija ļoti skaisti. Viņš bija čeks, tiešām. Nē. Viņa arī bija ceļojumā. Tā kā... Okay. Viņi? Nu, viņš bija ar kaut kādiem draugiem, bet okay. Draugus mēs nesaucām. Mums tikai vienu vajadzēja. Bet kā tev šķiet, kāpēc cilvēki tik bieži kautrējas runāt par seksu? Nu, man liekas, tā kā gan Latvijā ir kaut kāds vēsturiskais faktors, ņemot vērā, kad padomju laika beidzās tikai 90. un tajā laikā vispār bija, tā vispār nebija tēma, ko cilvēki cilātu, tāpēc, tas ir sabiedrībai varbūt tā kā iesakņojies arī iekšā. Un man liekas, ka tāpēc arī jaunākās paudzes to vairāk runā, jo mēs vienkārši mūsdienās esam globālāki, tā kā ar visu pasauli saslēgt, un tā tēma vairs nav tik... Man liekas, ka mēs vairāk sākam sev mīlēt. Tas ka mēs neesam vairāk, jauni cilvēki sev neuzskata par cietēju lomā, ka visu laiku ir jācieš. Nu, ka mēs daudz vairāk protestējam, iebilstam, neļaujam manipulēt varai un tam līdzīgi. Nu tā, vismaz pēc... Jā, tad noteikti ir, bet man šķiet, ka tas arī nedaudz veido to, ka vairāk nav tik daudz cilvēki, kas actually grib iepazīt viens otru. Ka tas vairāk arī ir tā kā, hei, mēs varam sarunāt, satikties, nodarboties ar seksu, jo tu man liecies pievilcīgs, un tas ir viss fine. Tā kā viss tā dara... Varbūt neģirds, bet tā kā, es nezinu, es arī tā esmu darījusi tad, kad man tiešām cilvēks patīk tā kā fiziski, un es redzu, ka man nav nekas ar viņu kopīgs, es tā daru, bet man liekas, tu arī ļoti daudz tā kā pazaudē tās foršās tā kā konektitātes, kas tev varētu būt ar citiem cilvēkiem, vienalga, vai tas ir romantiski vai platoniski. No Lotas epizodēs sapratu, ka cilvēki sarunā one night stands. To es nezināju, kas sarunā. Jā, man vienkārši arī liekas, ka tas ir diezgan normālāk nekā līdot cilvēku ka tu reāli gribi pārgulēt ar viņu, un tu tā kā taisi visu par attiecībām. Un tu ļauj otram cilvēkam, var teikt, sevi iemīlēties. Nu, tas, man liekas, ir daudz stulbāk nekā vienkārši pateikt, hei, tu man liecies simpātisks, es varbūt gribu nedaudz atlaist vaiku, varbūt tu arī gribi. Nu, zin kā... Jo ar tām puķiem runāt arī ir tā, ka visticamāk viens no tiem cilvēkiem būs tas sāpinātājs. Nu, pastāst, Sant, kādas bija attiecības ar to Džeku pēc pirmā seksas reizes? Viņas nebija. Mēs žiem kaut kādu nedēļu, 2 varbūt. Pēc tam? Un viss? Jā. Pēc tam vēl 2 nedēļas bija. Es ļoti kaut kādu īsu tur laika. Nu, bet pagaid, tas ir daudz normāli. 8. klasē īstenībā tas ir tāds... Nu, bet parasti jau pēc tādām balītēm vairs nav kopā. Viss ir beidzies. Aizgājām sarbrīdī, pastaigājām, varbūt, es nezinu, tā kā, ko mēs tur beigās vēl darījām, pačatojām, bet... Zinu, ko es gribēju jums pajautāt, kā jums liekas, ja jūs... Kad ir lielāka iespējamība izveidot labāku connectionu, tad, kad tu pārguli pirmajā randiņā vai nepārguli? Pirmajā randiņā? Jā. Nepārgulu. Es arī teiktu nepārgulu. Jā. Elīze? Es tikai gribēju uzzināt jūsu viedokli. Man liekas, ka
pilnībā vienalga. Okay. Bet, jā, tas bija vienkārši tāds, ko es... Nē, man liekas, ja ir tā kā labs match, tad tas neko īsti nemainīs tik daudz. Jā, jo ir, man liekas, ļoti daudz cilvēku, kas ir sākuši to ar tā kā seksu, ka tas ir tikai, hei, mēs darām to tikai kā friends with benefits, un tad abi divi vienkārši sakonektējas. Man tik interesanti liekas geju kultūra, grinders un viss tas. Yeah? Jā, man stāstīja universitātē vienkārši crazy lietas. Viens džeks, ka viņam svarīgākais ir pārgulēt un tikai tad veidot attiecības, jo viņam vajag zināt, cik liels, kāds viņš ir, ko viņš dara, kādi kinki, vai viņš viņam dara. Ja nē, tad viss viņš vienkārši iet un tālāk meklē. Nu, jā. Man tas likās ļoti interesanti. Bet man vienkārši liekas, ka, ja tu neesi iepazinis vēl pasauli līdz galam, tu vienmēr gribēsi viņu iepazīt vēlāk vai ātrāk. Tāpēc man liekas, ir forši, man liekas, vienkārši tā kā no pasakas, kad cilvēki satiek viens otru un nevienu citu vairs tā kā neaiztiek, zini? Ka viņiem tāds, wow, šis ir mans cilvēks, es nevienu citu negribu, tas ir lieliski. Bet manā galvā tas ir tāds, tā kā, vai nerodas vienā brīdī tas moments, ka tā kā... Man nav bijis tāds moments. Ok, tas ir lieliski, bet jā, tas ir vienīgais. Zini, kāpēc man nav bijis tāds moments? Es varbūt ideoloģiskā līmenī par to padomāju burtiski 1 minūti, un tad es saprotu, kāds čakars, un ka es domāju, viņa gribēs tur kaut ko vairāk, viņa droši vien ir kaprīzāk, viņa ir tāda, un nē, nav vērts. Man liekas, ka tas, ko mēs esam izveidojuši, nav galīgi vērts tā uzreiz. Protams. Man liekas, ka mēs dzīvojam pēc veco attiecību laikiem, labāk salabot, mainīties, nekā izjaukt attiecības. Jo vienmēr, cik es esmu dzirdējis, ka nonāc pie kaut kāda superlielā tāda posma, kur jūs sastrīdaties, vai ir kaut kāda problēma situācija, un tāds, labi, šķiramies. Tā kā, es negribu ņemties, šķiramies. Jā. Tā, jā. Nu, jā, tas jau attiecībās ir pats svarīgākais, ka tiek pār tiem argumentiem. Argumentiem. Jā. Santa, kad tu nosvičoji, kad tu apmainīji šo tusēšanās dzīvi pret es būšu nopietnā Santa? Īstenībā, tā kā jau izņem ārā to manu 14 gadīgās... Trako posmu. Trako posmu. Es teiktu, ka visādi citādi esmu dzīvojis tādu diezgan mūķinisku dzīvi, ka esmu draudzene vārtā smējamies. Jo tā es tā kā... visā šajā laikā es tā kā es negāju ārā uz kādiem random radiņiem, kādiem random čūkandiem. Čūbīšiem. Nē, tā kā es vienmēr biju tāds attiecības cilvēks, tā kā man vidskops tam bija boyfriends, kādus 3,5 gadus, man liekas. Pēc tam man bija nākamās attiecības. Tā kā es vienmēr esmu bijusi vai nu tā kā attiecībās, vai arī tā kā single, ilmanenti šai vīrieši, viņi ir... Tā kā tikai divas tādas variācijas pašām manā dzīvē bijušas. Un arī kādās ballītēs, tā kā, es gāju uz kādām ballītēm, darīju, kā angliski teiktu, questionable lietas, kad es biju nepilngadīga, bet tāpat es tā kā, nezinu, es nekad nesūtos kādiem random čaļiem ballītē, es nedrīju neko, man liekas, varbūt es kādu mācību no tā 14-gadīgās trailersontas dabūju iespējams, jo pēc tam es vispār nekad neko tādēļ darīju, vienmēr tā kā bija ļoti tā, ka es tā kā, vācu draudzenes ballītēs, pat ja es biju piedarušies, man vienmēr patika, bet man bija svarīgi, lai es esmu tādā situācijā, ka es mentāli kontrolēju, ko es daru. Okay. Tā kā es nekad neko, mana mamma teica, ka es darīju stulbas lietas, bet es domāju, tādā līmenī nedarīju stulbas lietas. Tā kā man bija tādā diezgan savākta. Es vēl jau, labi. Es īstenībā pirmo reizi šogad savā mūžā biju randiņā. Randiņā? Jā. Tā kā randiņā ar nepazīstamu cilvēku? Nē, ar pazīstamu. Redz, tas neizskaitās. Es vēl joprojām neesmu bijusi pirmajā randiņā ar kādu. Un godīgi sakot, man reāli liekas, ka es vienkārši, viss būtu slikti. Pamēģini kādu latviešu bāleliņu atrast. Es nevēlos. Labi. Un tas smieklīgākais bija tas, ka mēs aizgājām ar to puisi randiņā. Jā. Tā kā, kad es esmu mājās ar viņu, mēs tā kā, viss ir labi, tas ir mans soulmates. Es izgāju ārā pa durvīm, man ir tāds, es esmu publikā ar vīrieti. Kas man tagad jādara? Un tad es vienkārši piedzēros. Un tad man bija tāds viss kārtībā, jo es jutos tik nekomfortabli. Jā, bet tāpēc, ka tu nebija pieradusi pie tādas tā kā dinamikas, ka tu esi Varbūt tā kā... arī, jā. Ka tu esi tā kā randiņā, un kad tā kā nav...
kad ir kaut kāda sievišķa, nu, kad nav tā kā tas čomiskais. Jā, varbūt īstenībā, jā. Jo man ir ļoti, man patīk, es gan to nedaru vispār bieži, bet man patīk, ka cilvēks ir manās mājās, ka es varu kontrolēt, kad viņš aiziet, kad viņš dara to. Tā kā man tas ļoti viss patīk. Bet līdz ko es esmu ārā kaut kur publikā. Bet tu arī kontrolē, kad tu aizēji, kad viņš aiziet. Nu labi, bet tas ir viss citādāk. Paldies! Čau! Bye! Kas tavprāt ir labs seks? Ļoti labs jautājums. Labs seks, nu tāds, kas tev Patīk! Kad tu izbaudi, kad tu esi tāds... Jā, ne, nu, jā, tā Nu, ir. jā, Tas tas ir ir labs atkarīgs seks. tā kā, no situācijas, no vaiba, no tā kā, tā brīža. Bet varētu ar Mūda. vairākiem cilvēkiem. Man liekas, pārāk Greizsirdīgi. awkward. Bija vārds, ko es meklēju. Čau, draugi! Ko tagad? Jā, tā arī man liekas, bet nu būtu tāds, kas man jādara? Okay. Netaisim man acu kontaktu, lūdzu. Jūs tikai pasakiet, kas man jādara. Jā. Ok, bet, nu, Tad tev jāaiziet īstenībā uz kādu dungeon. Tur, principā, visu pasaka, kas tev jādara, tikai dari visu. es laikam nevarētu. Tu varētu? Tagad dungeon ir, Tā kas... kā, nu, seksa. Tā kā Vācijā ir tie klubi, ka tur visi... Nu, kaut kas ļoti Jā, nu, līdzīgs. tā kā swinger party, var teikt. Jā. Man liekas, es būtu stūrī, man būtu tāds... es nezinu. A, tu esi bijis tādā? Es neesmu bijis. Es esmu bijis dungeonā kopā ar Santu. Jā. Tur bija tāda viesnīca SM studio. Tur izīrēja tā kā dažādas telpas ar dažādām atribūtikām. Mēs bijām tur pavadīt vienu nakti. Bet, jā, bet viņš aizvērās Covid laikā. Bet uz swingeru ballītēm, nē, es esmu laikam pārāk teritoriāls. Esmu ļoti greizsirdīgs. Jā, Tā tas pats ļoti. Es nevarētu tāpēc ar vairāk. Varbūt, ja es nebūtu kopā, varbūt. Bet tad arī tikai nepazīstamiem cilvēkiem man būtu, nezinu, jāsaņemās baigi. Bet tā, nē. Jā, es pilnībā saprotu. Jo man patīk viss, kas ir saistīts ar seksu. Man patīk freaky seks, man patīk viss kaut kāds seks. Bet to es gribu atstāt tā kā ar diviem cilvēkiem. Nu, nē, ar vienu cilvēku. Ar vienu. Jo man arī kinda tas, ko tu teici, ka tā kā awkward. Tā kā Jā. man jau ar vienu cilvēku ir awkward. Tā kā kur nu vēl? Kur no ar diviem? Jā, vai Bet varbūt tev desmit? vajag pamēģināt, un tev patiks. Nē, man nepatīk, es zinu. Ok. Kāpēc? Tāpēc, ka es nemaz nemēģināšu, es sevi nelikšu tādā situācijā. Nu, labi. Tas ir tā kā, ka es zinu, ka man negaršo Kas? saldumi. Es viņus neēdu tādēļ. Es nepamēģināšu. Nu, labi. Cik svarīga tev ir tuvība attiecībās? Tā kā emocionāli, seksuāli. Abas. Es domāju, tā kā vairāk par to, ka vai tu esi avoidant vai attached. Zini, kā man liekas, arī tagad, jo tagad esmu single. Okay. Vīrieši, skaista dāma. Bet ļoti atkarīgs no. Tagad, kad es esmu arī beidzis iepriekšējās attiecības, es diezgan daudz sev analizēju un saprotu, ka īstenībā katrā attiecībā, kur esmu bijusi, esmu, man liekas, ieņēmusi arī citu lomu. Man ir bijis citādāks tas kaut kāds, kā es skaros ar attiecībām. Un mans pēdējais attiecības bija tādas, kur otrs cilvēks tieši bija avoidant. Tāpēc es, man liekas, biju attached vairāk. Tā kā mums bija tāds, tā kā nē, runājam par šī, tā kā, ka visu laiku gribēju visu kaut ko izrunāt un bla, bla, bla. Bet iepriekšējās attiecībās otrs cilvēks vienmēr bija tā kā avoidant, attached. Tāpēc man vienmēr bija tāds, tā kā viņiem pretējo lomu. Tas ir tik interesanti, jo man liekas, tā vienmēr ir. Tā arī ir tad, kad tu kad tu vēl neesi attiecībās, kad tu esi kaut kādā talking stage, un tas cilvēks tev dod daudz uzmanību, tev ir tāds, come on. Un tad ir otrādāk. Ja tu dod, tad pēkšņi viņi tā kā neatbild. Tu esi pārāk clingy. Man liekas, ka tas viss ir galvā. Tavā galvā. Man arī liekas, ka tā ir. Un man liekas, ka tagad, kad viņš to analizē, man liekas, tas vienkārši tā kā visu laiku gribēju kompensēt to, un tāpēc vēl vairāk. Jā. Tā kā, un tas, jo es pēc tam daudz kā, gan lasīju un klausījos tādus podkāstus, par tām, tā kā cilvēki vienkārši attiecībās psiholoģijā ir. Un ka tā ir ļoti bieži, tas, kā, ja viens cilvēks ir ļoti, es nezinu, kā latviski pateikt, attached vai avoidant.
Pieķēries. Pieķēries, nezinu, izvairīgs. Izvairīgs, jā. Jo tas, kas tā kā grib pieķerties, viņam vēl vairāk tā kā mulsina tas, ka otrs ir tā kā izvairīgs, un tāpēc viņš vēl vairāk tā kā mēģina pušot. Viņam liekas, nu, ja es tur varbūt pateikšu vēl šito, vai to varbūt cilvēks atvērsies, bet tas tieši to otru cilvēku aizvien vairāk tā kā bloķē. Tā gan ir. Jā. Kā tev liekas, vai seks var būt labs bez emocionāls piesaists? Vot, zin kā. Man būs atkal stāsts. Ļoti labi. Man būs stāsts. Jo man vienmēr likās, ka nē, ka man ļoti svarīgi tā kā emocionālais kaut kāds, emocionālā tā kā piesaist, tā tālāk, un visās attiecībās, kurās arī bija bijusi, izņemot 14-gadīgos antiem. Yeah. Es tā kā gāju ļoti slow, man liekas, kad pēdējās attiecībās, kad mēnesi tikos, līdz vispār ļautam cilvēkam savu noskūpstīt, man bija ļoti lēni, tā kā viss gāja. Un tagad, kad attiecības beidzās, man bija tāds, es dzīvē tik daudz, ko neesmu izmēģinājis, kādus one night standus, nolas kādu random čāli, blablabla. Man likās, ka man nekas, kad man nekad tas neinteresēs, un es vienmēr savai single draudzenei teicu, kamēr tu esi single, lūdzu, uztaisi one night stand, lai es varu tā kā caur tevi izdzīvot šo pieredzi, jo es tieši gribu intereses pēc zināt, kā tas strādā. Viņa viņai bija tāds, nē, un tā, kad es biju single, man bija tāds to-do lists. Šis man ir jāizdara. Preach. Vai ne? Meitene ar mērķi. Man likās, ka es to nevarēšu izdarīt, jo man nekad nav bijis tāda pieredze. Man bija ļoti svarīgi, lai es to cilvēku zinu, lai man tā kā ir emocionāla saslēgšanās ar viņu. Bet es vienu dienu atnācu mājās no darba. Bija jau pagājuši arī kāds labs laiks, kopš izšķīros, un bija tāds, zini, nē, man vajag one night stand. Un tad sāku domāt, kā lai es šito noorganizēju. Ielādēju Tinder telefonā, protams. Jūs domājat, tā kā dzīve, jo tā kā, ja es būtu klubā vai baldē un kāds random vīrietis, un piedod, kā man vienmēr ir tāds tā kā personal space, hello, tā kā, Un tāpēc domāju, ka man tā kā emocionāli nobriest, svaipoju, un domāju, bet zin kā arī neveikli, ja cilvēku pēc tam satikšu, nezinu, kā tas strādā, vajag tādu, kad, ja viss aizies galīgi greizi, lai es cilvēku nekad nesatiek, man bija tāds ārzemnieks. Jo Latvijā notika basketbola čempionāts tajā laikā. Bija pilns ar ārzemniekiem, man bija tāds, halo, ārzemnieks, super. Uzsvaipoju vienam ārzemniekam, viņš izties tāds jauks vienkārši arī. Jo mums arī cilvēks nedod tādu. Ir tādi cilvēki, kuriem ir jauks sejas. Jā, viņam likās, viņš tāds uzticams, jauks. Uzticams, viņš visādi jauka cilvēki izties. Man bija svarīgi, lai tas nav tāds, jo zināt, Tinderī bieži kādi, mazāk, ko tas darīja. Ne. Tas man bija tādi jauki cilvēki. Un bija tāds viens jauks cilvēks, mēs sākām par kādu šahu sākām runāt, pilnīgi kaut ko randamā. Un tad viņš man iecināja šaha spēli, un tā kā, ja viņš uzvarēs, tad viņš gribēs private ekskursiju, tā kā pavecrīgi. Man bija tāds, gāju mazgāties skulkājas, man bija tāds sagatavojies šī meitene savā galvā. Es jau biju šaha spēlēju. Right? Nē, tā kā es zaudēju tie spēlē, protams, gan uzreiz, bet tas nebija šaha spēlējis vairākus gadus, tāpēc es zināju, ka man nav liela iespēja uzvarēt. Un man bija tāds, sagatavojošiem, ieduši, ka meitene gatava. Es iekāpu tramvajā un savu galvā izdomāju, ka nē, man šitas ir jādabona gatavs. Kā? Man nav ne jausmas. Nekad, es nezinu. Kad es esmu kuros randiņos, tāds atturīgs, draudzīgs vibes. Nekas tāds pārāk, es nezinu. Jā. Es jau aizsūtu draudzenei viņa bildi. Saku, ja gadījumā es vairs neparādos, man noslapkavo, šis ir tas cilvēks. Jo ko es varu zināt? Kāds ārzemnieks? Varbūt viņš man grib pārdot kaut kur. Es nezinu, man bail. Es teicu, man bija live location draugiem. Es teicu, ja gadījumā, lūdzu, sekojiet man līdzi. Satiku to puisi. Pirmajā brīdī es viņu redzēju, man bija galvā tāds, tā kā nenotiks. Tā kā tas ir īsts cilvēks. Kā es, tā kā... nebūs. Tad mēs gājām apkārt par Rīgu, Man jau raksta tā kā draudzens, jo viss skatās man live location, tā kā esmu tas single draugs tā kā WhatsApp grupā, kurš tā kā ir tas, kas izslēdē visus pārējos. Viss seko līdzi, kurus eju, kurus daru. Mēs pastaigājām apkārt par Rīgu kādu ilgu laiku, pēc tam mēs gājām uz Aziju pubu. Vecīgā bārs. Okay. Sēdējām, tur runājām. Mēs satikāmies, man liekas, 5 vai 6, es neatceros. Un ap šo laiku, kā mēs kopā ar Antiņā bijām 7-8 stundas tajā dienā. Mēs ejam tajā Aziju pubu un runājām. Tāda jauka atmosfēra visu laiku. Un tad ir jau
2, 3 naktī ir tā kā ļoti vēls, kas tā bija arī darba diena. Mēs bijām ilgi, jā. Un tad viņš tāds kaut ko saka par karaoke runāt, vai kaut kur arī kaut kur var dzirdēt karaoke. Man tāds, es nedziedāšu karaoke. Man liekas, 2 reizes dzīvē esmu dzirdējis karaoke. Esmu bijis tā kā vienreiz vecmēļa balītē, kad tas bija galīgi, lai gan toreiz pat nebija tik piedzīvots, man nebija izvēle, jo līgo gribēju dziedāt. Tāpēc es tur arī biju. Viens saka, es teicu, ka es nedziedāšu. Un es saku, vispār ir trešdiena, es nezinu, vai otrdiena. Bija darba diena. Man pat nav nejaušas, kur. Roķina vienmēr strādā. Jā, mēs aizgājām Roķina. Vai tas Foxy kaut kas. Bet Roķina ir adventētāk. Jā, es pat nezināju, ka Roķina, es nezināju, ka viņi darba dienās strādā. Bet arī bija tas. Strādā visu laiku. 24, 7. Jā, jo bija arī tas basketbola čempionāts, bija ļoti daudz turistu vispār vecrīgā. Un tad viņš teica, ok, tad viņš nocietās, mēs aizgājām uz Rokafēnijas. Tur bija pārsteidzoši daudz cilvēku priekš 3 naktī, otrdienā vai trešdienā. Bet tur bija pārāk daudz cilvēku, lai gaidītu rindās to Rokafēnijas. Tad mēs aizgājām vienkārši pastaigāties gar Daugau, kur ir tas promenāde. Un es jau domāju, uz kurien šitas tā kā velk, ir jau kādi 4 naktī, bet tā kā vai es kaut ko tā kā vispār teikšu, nē, vai vispār došu kādu mazāko tā kā mājienu par saviem nolūkiem, arī nē. Esmu dāma, man arī nedarīšu. Bet dāma ar mērķi, bet piedāvāt nē. Bet dāma ar mērķi, bet nekādā veidā šo mērķi. When she's a freak, but shy. Apmēram, jā. Bet tā kā nekādā veidā vispār neizrādīšu. Visu laiku ļoti draudzīgi tikai. Un tad mēs apsēžamies viņš kā jautājums apsēsties uz beņķīšu, tie promenējums, jo domāju, viens uz kurien šitas tā kā, ne jau viņš gribēs, jo arī nāks... Uz beņķīšu? Nu, ne, viņš kā apsēdāmies runājam, jo es arī domāju, es nekad arī... Es domāju, moši viņš gribēs beņķīšu. Cerams. Jo es nekad arī neesmu bučojis aiz kādu random čalu, kas nebūtu mans boyfriends, tad esmu tāds atkal uz... Vienam saka, es izplūstu šajā stāstā, bet apsēžamies uz beņķa, kaut ko runāja. Un tad viņš tāds pastāsta manīm un jautā, viņš var man noskopstīt. Un es sāku smieties, es teicu, šis ir fucking cringe. Es nezinu, kāpēc. Tas ir skaisti, ka viņš paprasa atļauju. It kā teorijā ļoti jauki. Filmās tas ir ļoti skaisti. Bet es nezinu, kāpēc man visas šitās lietas sagādā tādu, viņš kāds ar kauliem iziet. Man tāds, Vienu sakot, tad mēs sākām sūkties uz tā beņķīša. Bija jau, man liekas, 4:30, un tad viņš tur tā kā jautā, ko daram. Ko daram. Un es nezinu, no kurienes man pēkšņi tāds, zini, es tikai pats saku, esmu single draugs manā WhatsApp grupā, man vajag izkliedēt, man vajag stāstu tā kā priekš maniem draugiem. Oh my God. Braucam pie manis. Ļoti labi. Un viņš tāds, nē, es negribu to tā kā, lai tu jūties tur pressured vai bla, bla, bla. Es zinu, ka tas notiek daudz angļu vārdu, bet tas arī bija angļu valodā, tāpēc man slinkus viņu pārtulkot savā galvā. Un man tāds, nē, man vajag šo story time. Vai es viņam teicu, ka tas ir mans vakar mērķis? Nē, protams, ka nē. Tāds, tikai vajag story time. Vai ne? Un tad mēs braucam boltā pie manis. Tas es skatos ārā pa logu mašīnā un domāju, Santa, pirmkārt, dzīve ir simulācija, kur es atrodos, un vai kā šis beigsies? Jūs joprojām neticat saviem, tā kā man tāds, what the fuck, ko es daru? Aizbraucam pie manis. Es uzskatu, es tā virtuvē, es dzeru ūdeni, man tāds, kā šis tālāk arī notiek? Kā tas notiek? Man nav, es nezinu, kā tas tā kā ar kādu svešu cilvēku, kā tas notiek? Tad viņš tāds patās, man viņš tāds, Sanda, man tāds, es nezinu, vai šis būs tāds dīvains jautājums, es varu iet dušā? Man tāds, ok, es mītot vielu, un tur sāk domāt, vai tā dara cilvēki vienmēr pirms kādiem hukapiem maniem stendiem. Es nezinu, man nav tā kā informācija par šo manā mākonī. Ok, viņš ir tajā dušā, es tāds sēžas gultas, ko raksta draudzenei. Un es domāju, vai man arī jāiet dušā? Vai viss tā dara? Es nezinu. Beigās viss bija fine. Kad viņš iet ārā no dušas, esmu izdzērusi jau kaut kādas, man liekas, es zinu, cik litrus ar ūdeni, kamēr es sēdēju pārdomāju šito visu. Es arī iegāju dušā, izēju no dušas, es tādā pieeju pie spoguļa, skatos uz sevi spogulī, skatos, atteicis man tāds, Santa, just do it. Tieši tā. Tu vari šo izdarīt. Un tur fonā naiga zīme. Just do it. Un es vilku, man ir tāda viena melna mežģīņu pidžama, ko es saucu par savu padlas pidžamu. Es vilku to, es nezinu, tā par pidžamu vairs vispār saukt. Un tāds, ok, saņemies. Es eju no vanstabas, es eju uz to guļamistabu. Un man tāds, fuck, tik neveikli, tā kā, es nezinu, manā galvā tas ir neveikli, manā galvā viss ir neveikli.
Es ko slēdzu telefonu pie lādētāja. Viņš ir, this is so weird, this is so awkward, bla, bla, bla. Bet nē, mēs sākām laist un kādu stundu normāli grūdāmies. Es to... Normāli grūdāmies! Wow! Pēc tam savām draudzenēm atstāstīja kā tādu Normāli stāsts. normālu valē. Es nemelošu, šī ir tā daļa, kāpēc man ļoti patīk. Viņi visu laiku nebija iesākt. Labi, vienalga. Ko darīt? Šī ir tā daļa, kas man ļoti patīk, tīpaši pēc balītēm ar draudzenēm, kad visas pazuda savu pusi, un tad no rīta piecelies, un tu redzi, ka visi tādi, klausies, kas notika, un tā kā, es zinu, ka tas ir slikti ballēties daudz, ir slikti dzert alkoholu, ir daudz lietas darīt slikti, bet es nezinu, tas pat nav par to alkoholu lietošanu, tas ir vairāk par to, kas notiek. Tā kā tā sajūta, ka tu no rīta dabūni pastāstīt visus tos stāstus, tas ir vienkārši crazy. Un par to dušu neuztraucies. Ir tādi cilvēki, kas tā dara. Man bija viens Man liekas, labāk tā, nekā viņš sasvīd sliktos tevim gultā. Man liekas, tajā brīdī vienalga. Bet man bija viens brūtgāniņš, kuram obligāti vajadzēja, lai es noņemu kosmētiku. Tad, kad mēs pārguļam. Interesanti. Jā. Un vienmēr vajadzēja pilnībā līdz pašām beigām noņemt kosmētiku. Vai vienkārši braukt bez kosmētikas. Tas bija ļoti, ļoti interesanti. Bet interesants stāsts. Un kā tev darīt vēlreiz? Karoči. Viņš palika pa naktī. Nākamajā rītā. Es zinu, kāpēc man likās, ka man vajag viņam parādīt. Es saku, viņam pa Latviju kaut ko stāstīt, tad man, tā kā mēs sākām rītu ar to, kad es viņam rādīju Eirovīzijas tautumeitu performance. Man likās, ka ir viņam svarīgi to tā kā redzēt. Nezinu kāpēc. Pēc tam viņš teica, man jābrauc uz darbu. Bet tā kā bet pēc tam tu viņu nesatikt, principā. Vot negluži. Tu viņu vēl satiki? Tad viņš tā kā gāja ārā, viņš teica, ka mēs tādu vēl satikties. Un tāds, jā. Galvā, ka šis ir vienkārši tas, ko vienmēr cilvēki tā kā saka pēc tam. Vienmēr sakot, mēs satikāmies pēc tam vēl, kamēr viņš bija Latvijā to pusotru nedēļu. Tad mēs turpinājām sarakstīties, tad mēs braucām ceļojumā uz Poliju. Kopā? Mēs turpinājām sarakstīties. Un šodien viņš lidos Latvijā atkal. Wow. Wow! Un tagad es atkal domāju, vai es to varu savā galvā kategorizēt kā one night stand vēl projām? Nē. Multiple stand. Atkal tā kā... Many stands. Jā, un tāds atkal, tā kā man bija uzdevums, un tagad man nav bijis one night stand, jo šis joprojām turpinās. Man ir bijuši īstenībā diezgan daudzi one night standi. Ir tīpaši tā, kad tu sāc to darīt, tad tie ir tādā tā kā adrenalīnā. Bet man liekas, tāds pēdējais, kas bija pats labākais, jo mēs kopā ar draudzeni bijām tā kā saucamajā cūmēn. Vai kā viņi tur sauc? Double date? Jā, tas nebija dates tiešām. Okay. Tas bija kaut kas briesmīgs vienkārši. Mēs to draudzeni nežēlīgi piedzērām, mēs aizgājām, mēs tos vīriešus visu laiku prankojām, tā kā pilnībā. Un viņi tur mums apkārt, un viņiem tāds, skaistas meitenes. Un mēs to meiteni tikai visu laiku, kad mēs darīsim lietas, tā kā šis ir baigi traki. Jo dažreiz tiešām tā ir, ka tev satiekās ar tevi akties. Es iedomājos, kam būtu jāiet cauri. Kam? Tu domā, ka viņi negrib to pašu, ko es? Nē, Tici man, viņi pranko, un tu viņus... un... Viņam visticamāk jautā, kā dzīves nakts bija tā. Un mēs to meiteni vienkārši tā kā divi čūvaki, mēs saskatāmies, mēs tā, kad mēs dabūsim? Un mēs vienkārši tā pagriežamies pret viņiem, mēs tā, maucam, un viņi apdīv tā. Un viss, tā kā tiešām bija, nebija garlaicīgi, mēs tur bijām tās vakar naglas reāli. Un cik ilgi cilvēks var izklaidēt visus? Vai ne? Sāciet maksāt par to. Vai ne? Tā kā... Nav forši. Bet kā tavprāt atšķiras vīriešu un sieviešu skatījums uz seksu? Man liekas, tā kā kopējā kultūra, kad ir tas ka vīrieši ir tā kā tie... Donžoni. Ļoti labs vārds, donžoni. Un sievietes ir tādas, tā kā vairāk piesumētas. Nē, kad sievietes tādas tā kā piesumētas, un ka viņām tās lietas tur neinteresē, daudz un tā tālāk. Tā kā kopējā. Bet man liekas, ka tā galīgi nav, bet īpaši, man liekas, mūsu paudzei. Man liekas, man ir arī, lai gan man ir daudz draudzenes, kurām ir vairāk tādas tā kā standarta, tā kā skatījums vispār uz sieviešu vīriešu dinamiku, bet man arī ir daudz draudzenes, kurām ir
modernāks, varētu teikt, Jā, redzējis šo visu. es tev pilnībā piekrītu, jo man liekas, senāk tas bija riktīgi par to, ka vīrietis, ja viņš nodarbojas ar seksu, viņš ir vīrietis. Viņš ir kārtīgi labs, viņa sieviete, tad viņa ir padlījā. Šitā mauka. Vienalga vienreiz pārgulēja tikai ar savu vīru. Viņa tāpat ir mauka. Un viņa vēl tur, Dievs, viņa izmantoja tur mantiņas. Mans Dievs, viņa vispār no Ellas nākusi. Bet tagad man liekas, sievietes ir iemācījušās vienkārši pateikt to, ka viņas arī grib. Jā. Ka tu arī kā cilvēks vēlies būt iekārojams, tu arī vēlies sasniegt to savu baudu. Jo senāk vēl, man liekas, beigās stigma bija, ka vīrieši domāja, ka visas sievietes beidz vienmēr. Un viss ir baigi labi. Un tad, kad viņi saprot, ka ir grūti, tad... Ja cilvēkiem būtu seksuālā izglītība skolās, tad varbūt viņi saprast, ka 90% sievietēm ir klitorāls orgasms, kas atrodas ārā pārsvarā. Nevis iekšējs. Jā, un tad visiem ir tāds, tu beidzi. Tā kā... Jā, bet meitenes arī pie tā ļoti bieži ir vainīgas, ka viņas tā, es beidzu. Vai viņām apnīk, un viņas tēlo, ka viņas beidz. Jā, tāpēc, ka bieži situācijas nav tādas, ka cilvēki nodarbojas tikai attiecībās ar seksu. Un tu satiksi to vīrieti, lai viņš domā, ka tu beidzi. Lai viņš domā, ka tu beidzi. Viņam prieciņš būs sajutīsies kā tieši tā, tev nav katram tur, ja tas ir tavs partners, protams, tu paskaidro, ko nākamreiz nedarīt. Es pateiktu, es nebeidzu. Izdara šitā labāk, lai es beidzu. Es labāk tad aiztinos mājās un pats pabeidzu. Ko tur ņemt un mācīt? Vecam sunim jauns triks neiemācīs. Tev ir kāda interesanta vieta, kur tu esi nodarbojusies ar seksu? Man? Jā. Mešs. Okay. Tev pie upītes. Pie Svētas Jelgavā. Ļoti skaisti. Es nezinu, vienkārši mašīna. Nekas tāds ļoti... Tev ir kaut kādi kinki, kas tev ļoti patīk seksā? Arī, man liekas, nekas tāds ļoti specifisks atkarībā no tā kā noskaņojuma. Jā, piemēram, visādi tur dirty talk un viss kaut kas tāds. Par šo runājot. Visu savu mūķenes dzīvi. Nebija neko tādu pamēģinājis, un likās, baigi ļoti cringe. Doma jau par to bija tāds, tā kā, nezinu. Bet kādu mēnesi atpakaļ ar to pašu ārzemnieku, viņš tāds, Zini, ko es uzreiz varu pateikt? Angliski izklausās daudz labāk arī kāds latvisks fakts. Es tieši par to domāju, ja viņš man jautāja, kāds ir tā kā latviešu, ko es tur seksīgs, tad cilvēks saka, man tāds, nav tāds. Tā kā latviski viss izklausās tā, Pagaid, tu, kad ar Santu nodarbojies latviski. Ar seksu, ko jūs, piemēram, sakat? Es, tā ļauj man padomāt, ko es saku. Tas nav tāds, ko es varētu teikt publiski. Bet, ir kāda frāze, ko tu vari pateikt publiski, vai ne? Nē. Mēs lamājāmies, principā, viens uz otru. Tik labi! Šis viss būs jābīt klāra. Nekas, bet es vienkārši domāju, kā tas notiek. Tu vienkārši saki, principā tos pašus vārdus tu lieto, ko lieto angliski tikai latviski. Tieši to pašu, ko tu saki angliski tikai latviski, un tu vari pārtulkot savā galvā. Mēs runājam tur par dažiem vārdiem, ko saka dirty talkā, angliski, un tas pats ir latviski. Tu esi man mazā mauka? Viens no piemēriem. Jā, ja man latviski kāds tā pateiks, vienkārši pieceltos. Un man tāds, what the hell? Jā, what the hell? Okay. Tu vienkārši esi pieradus nodarboties ar seksu tikai ar ārzemniekiem. Tāpēc tu savās attiecībās, principā, kad tu pēdējo reizi latviešu valodu lietoji? Pirms cik gadiem? 7, 8? Nē, taču ir savu bijušo latviešu draudziņu bija kopā. Okay, pirms cik gadiem? Bet es baigi nerunāju. Nebija tā, ka man tas seks baigi patīk. Jā, redz, tev nepatīk seks. Es vienkārši tik cauri. Ko? Cilvēks man teica, ka esmu garlaicīgi. Man tas vajadzēja pierādīt, ka es neesmu. Kaut kā man tā negribējās. Un tur tā nebija viņa vaina. Viņš bija ļoti jauks cilvēks. Viņš arī kļuva par geju. Ne, viņa
ir. Nē, Elīze vienkārši teica, ka Jā. vīrieši viņu attiecībās vienmēr vienā brīdī pasaka, ka viņiem liek justies kā gejiem. Jā. Ai, ko dara ar viņiem? Es tieši to pašu viņai prasīju. Es tiešām nezinu, bet tā kā. Viņš es pego vienmēr- vai? Es gribētu. Bet nē, tā kā. Neviens nav piekritis vēl. Un ko Liena cita bija? Nē, neviens nav piekritis īstenībā vēl. Bet labi, nav tā, ka. Jo es biju izmēģinājis ar savu bijušo draugu tā kā lietas, ko tā kā varbūt parasti cilvēkiem tur vajagais tabū. Un es vairs to Kas cilvēku nevaru ir, redzēt piemēram? tādā kā formā, kā tikai tā, kad es iedomājos par to cilvēku. Kas tas, kaut kas ar anālu atveri? Jā. Okay. Vārds atver ar tik. Tas ir, man liekas, tas, kā medicīnis to Nu, lieto. Jā. Nu, tā kā tā poza, tā kā katru reizi, kad es domāju par to cilvēku, es redzu viņu tikai un vienīgi tajā pozā. Okay. Un man liekas, es biju tā, kas to piedāvāja. Es to izdarīju, un tad man bija pēc tam tāds, nē. Zini, tu esi netīrlis, bet es to darīju. Ak, Dievs. Kroči, ir sliktāk nekā varētu būt. Labi, pēc tam vēl pateiks, kas tas bija. Bet tas bija orālais seks. Jā. Fine. Drosmīgi. Tas, tas vispār nebija nekas slikts. Un tas partners man bija ļoti, ļoti tīrs cilvēks. Man tā liekas, kā. ka seksā vispār nekas nav slikts. jā, Ja tu to protams. dari ar vēlmi, Nē, vienkārši baudu. citiem cilvēkiem liekas, ka, tā kā, come Lai on, citi tas ir cilvēki bišķīt iet likt savu muti ieskrieties. tur, kur kāds. Man liekas, lai citi cilvēki iet ieskrieties. Protams, bet es vienkārši saku, tas, kādā pozā viņš bija. Tas pat nebija par to, ko es darīju. Tas vienkārši bija, kādā pozā viņš bija un ka es redzēju to. Man bija tāds, ak, mans Dievs. Tā kā, Cik smieklīgi, Es jo vairs nekad tu šo pati nevaru- piedāvā, Jā, un tu tu pašai pati tagad tā tāds, nožēlo. kur jau tā kāpēc? lieta? Es vairāk nevarēju paskatīties to cilvēku kā vienmēr. Tā kā, Dievs. Kaut gan Šeit viņam klausās bija šo un tāds. Nē, viņš noteikti neklausās šo. Viņš nesaprot latviešu. Sants, ir kādi dīvaini kinki bijuši no taviem draugiem, ko viņi tev prasa izdarīt? Vai viņi visi bijuši tādi straight, let's do it, vienkārši pamainam pozas un tikai to daram un viss? Kaut kādi interesanti. kinki. Interesanti kinki, nezinu, tur, nezinu, viņam patīk, kad viņam iesit pa dibenu speciāli seksa laikā, vai, nezinu, tur ar siekalām kaut kas saistīts, vai BDSM lietām, kaut kas tāds Man bija viens vienkārši. puisis, kurš tad, kad es viņam sniedz orālo seksu, viņš man spieda ausis ciet. Spied ausis. Jā, Šitā? lai Vai šitā? šitā, Jā? lai es dzirdētu sevi. Un man bija tāds, ko tu kā tikko darīji? Viņš tā, es to dzirdēju dziesmā. Un man tāds, ok, what the actual fuck? Jo tur tajā dziesmā bija, es viņai aizspiedu ausis, un tagad viss, ko viņa dzird, ir kā viņa sūkā krānu. Oh, what? Man bija Okay. tāds, ok, Es nezināju, jā. kad cilvēki inspirējās no dziesmām. Jā, taču. Tev ir gang. kāds bijis? Jā. Es nezinu, vai tas skatās kā tāds ļoti, varbūt skatās kā kings, es nezinu, ar to pašu ārzemnieku. Jā. Mēs pamēģinājām, tā kā, man liekas, tas skait, tā kā visādas, tā kā, ne gluži pārtāks, bet kaut kāds tāds. Jā, tā kā, jā, jā, tas iešanas, la. Vairs nevarēju, es laiku smējos, es nevarēju to uztvert nopietni, man tāds smiekli nāca visu to laiku, tā kā, es nezinu, tas man likās funny, bet nekas, man liekas, nav nekas tāds cits. Vienīgais, es zinu, kad arī seksijas tēli pārdodas Open Mitī spēles pāru, un tā kā es agrāk taisīju TikToks Open Mitī aģentūras laikā, man bija pāris tās spēles palikušas mājās, un es biju izmēģinājis arī viņas. Un viņas ir forši, tur tik paliekam tādas tā kā, man liekas, īsti pamēģināšana tādas tā kā interesantas lietas tajā spēlē iekšā, bet arī nekas tāds, nekas tāds varbūt šausmīgi tāds, Man liekas, ka wow, tur ir interesants. tāds. Bet viņas ir tās spēles ir dažādas, un tā kā tās kartiņas arī ir tādas. Tad tev patīk, principā, vienkārši straight seks. Pamainam pozas, nekas tāds ārpus tradicionālā seksa. Vienkārši, izņemot dirty talku. Es tā varētu teikt, laikam, jā. Okay. Tas ir Jā, fine. tas ļoti labi. Tagad mēs tev parādīsim kaut ko, kas mums ir. Tas mums ir. Un tu varētu vienkārši pastāstīt, varbūt tev kāda pieredze bijusi vai
Kā tu domā, kas šis ir? Ja kas uzreiz jau saka, nekas nav lietots, viss ir nomazgāts, viss ir tīrs. Jo bieži vien cilvēki, viņš ir lietots, nē, tas ir vienkārši tas materiāls. Kā tev šķiet, kas tas varētu būt? Kāds kokrings, kaut kas tam līdzīgs? Nē, tas nav Nē? kokrings. Pēc formas līdzīgs, bet ne. Jā. Kā tas šķiet, ko tur varētu ielikt? Nu, bimbi. Pareizi. Tas ir pareizi, tas ir mini masturbātors. Un tas ir ļoti forši domāts, ja, piemēram, tu esi pārī un tu gribi papildus stimulāciju, piemēram, orālajam seksam, Jā. tad tu vienkārši vari ar to tā kā straukot. Jā. Jā. Okay. Tā. Jā. Lietojam ar ūdensbāzes lubrikantu, jā. Neko nelietojam ar silikonu. Un šis ir tas materiāls, kurus stāstīja par to mantiņu, kurus lietoju. Porojās. Un viņš paliek porains, un tāpēc viņš ir arī te pūderēts ar to kukurūzu ciet, lai viņš tā kā nesapūtu. Tā kā tas materiāls ilgstošai lietošanai ir foršs tikai tad, ja tu lieto tā kā ar prezervatīvu. Ja tas ir, piemēram, dildo. Jā. Nu, Šis kā izstāstīja, kā es tūlīt prezentāciju pasniegšu, un es kā pārslēgšu slaidiņus. Principā tā pultiņa tiešām tāda ir, jā, kas tikai uz priekšu un apakaļ. Pēc tā ir viena manta kopā? Jā, viens ar ir pulti. ar pulti. Jā. Kā tu šķiet, kas varētu būt? Gan jau kaut kāds pulti vadāms vibrators. Jā. Kur šī daļa iet? Tātad Pie biksītēm. Jā, tas ir biksīšu. Es tev parādīšu. Tūlīt nolikšu biks. Tā kā šī te tādā veidā. Oh. Jā. Un šeit tu, tā kā šis ir iekšā. Tā. Ne iekšā, bet pārslēdz slaidus. Jā. Nu, jā, ar to Jau pārslēdz iekšā. slaidus. Iekšā. Viņš jau nav iekšā vadāms. Viņš ārpusē domāts. Nu, klitoram. Nu, jā. Nu, jā, bet tā kā es domāju, iekšā biksītēm. Jā, tas ir iekšpusē, un Jā. tas ir ārpusē. Magnēts pats Tu viņu mazais. forši arī aplikācijā, man liekas, var vēl foršāk nekā Aplikācijā. Jā, Jā, tu vari jā, izveidot savus rakstus vibrācijai un visu kaut ko tur forši var darīt. 21. gadsimts. Nu, protams. Viss ar Bluetooth. Saku, Un naktē tas savu ir, orgasmu. ja tu ej ar ārzemnieku, piemēram, nezinu, uz kino vai uz restorānu. Bet viņš nav baigas skaļš. Es mājās viņu lietoju Filmā tāds vienkārši kā... Nē, viņš nav skaļš. Ja tu esi publiskā vietā, viņš nav skaļš. Protams, ja tu sēdies kaut kādā klusā restorānā, tad varbūt varētu dzirdēt. Bet, ja tu ej pa ielu, loģiski neko nedzirdēsi. Tu esi izmēģinājis ar savu Mēs esam kaut ko līgu ļoti citu. Mēs esam lašu 3 mēģinājuši. lašus? Jā, es tev parādīšu. Lūdzu. Es arī tādu kādu jūras dzīvnieku, man liekas. Snail. Snail vibe. Tas ir S-vibe vai snail vibe, kā viņi tagad pozicionējās. Nezinu, bet tas ir arī vibrators. Jā. Bet viņam ir forša tā funkcija, redz, ka tu liec iekšā, un kad tu liec iekšā dziļāk, tad tā klitorālā daļa, vibrācija, viņa iet līdzi dziļumam. Un tas ir forši, jo tu visu laiku kontrolē, cik dziļi un kādu vibrāciju tu gribi. Viņš neatiet Viņš no tāds klitora. draudzīgs izstāstīs. Jā, arī. Es gribēju viņu akvārijā. Akvārijā. Viņš ir. Jā. Vai tu tādu lietotu? Jā, gan jau. Jā, interesanti, ka tev nav nekas ievadāms iekšā makstī, ka visi klitorālajie vibratori, kas tev ir tikai āršķirīgi lietojami. Jā. Ļoti interesanti. Lašs ir šis te viss kārtībā. Viņš arī vēl. Jā, tādu. Tas arī, bet Paši. viņš būs iekšēji vairāk. Jā, viņš ir iekšēji. Mm. Viņš aizliekās aiz iegurņa muskultūras sieniņas. Un tad tu vari lietot viņu. Ļoti medicīniski izklausās arī. Iet, nezinu, uz veikalu kopā. Tādu whatever. veikalu. Kaut vai mājās tu taisēs, tie Jā. lietot tādu iekšā, un ar aplikāciju visu var vadīt. Un tagad aplikācija updateojās, un, piemēram, es zinu, ka man cilvēki pazīstam, teica, ka var viņu pievienot tā, ka tu viņu ieved iekšā, tu ieej aplikācijā, un tu vari ļaut pilnīgi no jebkuras pasaules malas kontrolēt to mantiņu. Kādam viņš piekonektējās, tu bišķi pats to, un tu ļauj kontrolēt viņu. Jā.
Tu vari arī, nezinu, tur dziesmas likt. Nu, visu kaut ko. Tā kā vibrē tās dziesmas. Jā. Klausīšos Taylor Swift un fonā tādā pašā beatiņā likšu. Shake it up. Shake it up. Jā, un tad šis ir tāds stilīgais. Nu, viņš ir ieslēgts, tad tikai jāpaspiež. Iedod man, lūdzu. Masturbāt. Jā. Es viņu būtu par raķetes pulētāju saukusi. Par ko? Raķetes pulētāju. Viņš ir ieslēgts tagad. Un turpat ir gaismiņa iekšā. Jā. Wow! Ak, Dievs! Var ielikt tur pirksts iekšā. Okay. Kas tur tāds? Šis ir forši, jo viņš no silikona, kas nozīmē, ka vieglāk tīrīt. Nav tur jāpūderē un tā. Viņam arī ārējais materiāls, kur tu tur roka ir forši, ka viņš neslīd, un viņam ir speciāli veidots tās rievas, lai viņš neizslīdētu no rokām. Un viņš, man šķiet, ka viņš vibrē un trasto. Nu, vienkārši iet uz... sajūtīs. Jā, Patīk. un tur tāds pumpiņš iekšā patīkams. Jā. Es gribētu kādreiz dzīvē izjust, kā tas ir būt iekšā makstī. Vai ne? Vienīgais mīnus, viņam ir ierobežots diametrs. Latviešiem, nu, nezinu, no pieredzes, cik es esmu dzirdējis, ka mums vienkārši pērk lielos izmēru prezervatīvus, tad latviešiem vidēji ir lielāks diametrs nekā pārējiem. Jā, tā kā bieži esot problēmas ar to, ka nelienot iekšā masturbatoros vīriešiem. Jā. Tā kā mēs meklējam un piemeklējam liela diametra vai dažādu diametru mantiņas priekšvīriešiem Latvijā. Tā kā mēs tojamies beigām, tad Santa, ko tu gribētu ieteikt cilvēkiem, kas varbūt kautrējās nodarboties ar seksu vai ļoti grib, bet ir bail? Uztaisiet to listu, ierakstiet, ko jūs gribat, un tad vienkārši izdariet. Un vispār pēc laikā sākt par to, ka dzīve ir tāda simulācija. Kas vispār? Mēs esam kaut kāda milzīga akmeņa, lidojam cauri kosmosam kaut kādā. Es nezinu, un visu laiks tā kā... Es vienkārši dzīvu pēdējā laikā ir, teikšu, fucking wild. Tāpēc es teiktu vienkārši, kas ir sliktākais, kas var notikt? Jā. Kas tu vari nomirt un... Interesanti, jā. Dzīve ir viena tāda traklīga lietiņa. Jā. Un ja tu viņu veido tā, kā tu vēlēsi, tad visticamāk tev arī būs baigi jautri. Jā, vienkārši tā kā dari to, ko tu gribi. Jā, un zini, ko cilvēki jau daudz prasa? Lai mēs parādām, ko mēs uzdāvinam mūsu viesiem. Un vienmēr, katru reizi kāds man uz ielas, kāpēc jūs nerādat to, ko jūs dāvinat? Es saku, vai jums interesē? Nu, bet loģiski, ka interesē. Labi. Principā viņi saka, tas ir vienīgais, kāpēc es skatos, lai es redzētu, ko jūs viņiem uzdāviniet. Oh, wow. Jā, citi cilvēki grib ielīst tavā guļamistabā. Ok. Un mēs to tagad darīsim? Nē, tagad nē. Nākamajā mēs epizodē. Mēs neesam kaut kādi pakalpiņi, kas klausās. Nākamajā epizodē mēs to izdarīsim. Nākamajā epizodē mēs jums parādīsim, ko dāvināt Ziemassvētkos saviem mīļajiem. Jā. Paldies, ka skatījāties. Paldies, Santa. Bija ļoti interesanti uzzināt tavus stāstus par boyfriendiņiem un visu. Tā kā tiekamies nākamreiz. Čau!